Labrīt, pasaule! Biju dušā, izmazgāju galvu. Vau, uzreiz, dzīve uzreiz, kā saka, sāk skanēt citādāk vispār. Jā, un es šodien no rīta pamodos, un tad es, kamēr bērni gulēja, ieliku jauno video iepriekšējās dienas. Es sapratu, ka man īstenībā vislabāk ir tā, ka visu dienu es kaut ko nedaudz pafilmēju, vakarā, kad bērni ir iegājuši gulēt, tad es vienkārši salieku kopā, salīmēju pa gabaliem un uztaisu vienu tādu filmiņu. Jā, un tā doma šodien ir tāda, es sev novēlu un katram novēlu, lai mēs katrs iekrītam sevī. Un jā, tas ir stāsts par to, kā meklējam savu autentiskumu, kāda ir katram tā viņa skaņa. Jo vispār būt pašam ir ļoti grūti un bail, man liekas. Bet, jā, tāds ir tā kā, es varētu teikt, tāds ir mans nevis mērķis, bet sapnis. Jo mērķis tas ir varbūt pat nerealizējams, jo nezinu. Un man tieši pretī ir koks, bērs, un bērzā pilns ar vārnām. Jā, cik skaisti. Un tās ir tās, kas ēd spagetī makaronus, maizīšu, visādas paliekas. Jā, jāiet gatavot brokastis. Šodien tāda uzdarbīga diena. Pa dienu pie ārsta bērniem. Tad visādi nieki. Nu jā, redzēsim, kā tas viss. Un tad es vēl tā kā plānoju satikt savu draudzeni, un vīrs brauks, un puiši brauks ar laivām. Gribu pastāstīt, ka mums mājās visiem garšo šis jogurts. Ir tāds vispār lielajās maksimās alma, moā kaut kāds un ar šokolādes gabaliņiem. Krējuma jogurts. Tiešām ļoti, ļoti garšīgs. Un es visiem, kam esmu ieteikusi, kam tur visiem olmai un vēl kaut kam, visiem tiešām arī šis jogurts garšo. Un tas bija tik smieklīgi. Uzstād 2 jogurti. Mazais puika vakar ēda to jogurtu un saka, mamīt, es tev atstāju pusīti. Nu, tur mazāk pusīti ir atstāts. Un es jau teicu, es labprāt uzētu kaut ko pašā vakarā. Nu jā, un tad sanāca, ka pulkstenis kaut kāda 11, es domāju, pirkstiņā aizskrien līdz letiskapam, ieraugu to jogurtu. Un es tā ēdu to jogurtu, šo pašu, un ēdu, un priecīga, un pēkšņi no jogurta es izvelku šo pašās beigās. Tāds veidojums. Un ir pustumšs, un tāda maza lampiņa man vienmēr virtuvē. Es tā kā skatos, un nesaprotu, tā kā, vai tas ir šokolādes gabals, sakusis. Tā kā, kas tas ir? Un mēs jau tā, jāpasmažo. Smažo pēc marinēta gurķa. Un tad es pēkšņi atceros, ka mazais ēda marinētas gurķus un arī to jogurtu. Un, protams, kombinācija ir, ar tādām kombinācijām jābūt pieaugušiem cilvēkiem uzmanīgiem. Nu jā, un tad sapratu, ka tas ir iemests vienkārši tas neapēstais gurķis. Un tā, bet vispār garša jogurtam nebija izmainīta. Vienkārši tikai ar karotu pēkšņi sataustīju kaut ko cietu, un tad izvilku, nu jā, šo veidojumu. Vienīgā doma bija, ka tā ir tā kā sacietējuši šokolādi vai šokolādes banānas. Nu, kas tāds ir? Nu, tāds bija. Sasmējos un... Es tik smējos īstenībā pati. Viena pati ķiķināju. Braucu šobrīd uz veikalu un ieraudzīju daudz ūdensputnu. Ļoti, ļoti daudz. Es nezinu. Man nav tāds labs telefons, tā to saprotu. Tur notiek tāda kustība. Tas ir pie upes. Jā, cik labi, ka ir varena kamera, jā. Par tiem putniem tas nav būtiskākais. Es braukšu uz Rimi. Man vajag nopirkt krustmeitām. Jā, tur, es nezinu, kas tās pa skaņām. Tur aizmugurē vienkārši viens kaimiņš. Kaut ko dara, nezinu, ko. Nu, īstenībā esmu tā nedaudz pikta. Sapiktojos uz dēlu. Man liekas, ka viņš nekur negrib.
Un tas ir tik ļoti nomācoši, tas ir tik ļoti tracinoši, ka viņš negrib ne uz ko, kas ir jauns un citādāks. Viņam šodien uz to laivu braucienu. Viņš, piemēram, pēkšņi negrib. Nu, kā tas ir, ka negrib? Mazais uzreiz, acis spīd, kaut kas jauns, kaut kas foršs, ceļojums, pasaka vārdu tikai ceļojums vai piedzīvojums, un uzreiz ir priecīgs. Nu jā, un man pašai arī tā bija. Tā ir tāda tā kā iekšējā pretestība pret visu, kas ir. Un es nezinu, kas tas ir. Tas ir no apstākļiem arī, tas ir no rakstura arī. Nu, viss kopā. Un tas ir sarežģīti, jā. Jo gribas jau, lai tas cilvēku bērns iepazīst pasauli, lai viņš redz, kas ir teātris, kas ir opera, kas ir koncerts un tā tālāk. Bet viss ar tādu, nu, bezmaz jālieto vārds skandālu. Nu, ka jāiet, nezinu. Un tāpat laikā, ja es atlaidīšu tās ķepiņas, jo katru reizi, ka ir uzspiests un kaut kur būts, pēc tam ir priecīgs. Pēc tam ir priecīgs un tā kā gandarīts. Bet pārvarēt to, tikt līdz tai telpai, ļoti grūti. Un it kā mans raksturs atkal neatbilst tam, ka es viņu tā kā uzpirktu. Ja tu ar mani atnāksi uz teātri, es tev nopirkšu Lego. Nu, man nav tāds raksturs, man tas šausmīgi sadusmoja, man kādu vajag kukuļot. Ja man vajag kukuļot, tad man nevajag. Nu jā, te ir tā. Te jau ir tas, ka kā mēs laipojam cits citam pretī, kamēr atrodam tos sadarbības punktus. Tas galīgi nav vienkārši. Jā, tāpēc attiecības un būt cilvēkos ir daudz grūtāk. Es domāju, ne, varbūt, ka mums nav tik grūti. Es gribēju teikt daudz grūtāk nekā meditēt kalnos, bet sastapties ar to savu iekšējo arī nav viegli. Tā kā es nezinu pat, kas ir grūtāk. Nemētāšos ar tādiem apgalvojumiem, kas grūtāk, kas negrūtāk. Katram savs grūtums, kā es vienreiz arī teicu, katram savu kapacitāti. Esmu tātad veikalā un nopirku es šādas lietas, tūlīt parādīšu. Tādu grāmatu, krāsu, mošķis dakteris, te ir par emocijām, dažādām, un kas var palīdzēt dzīvē justies labi. Tāda, man liekas, ka forša grāmata. Un šeit tādas somiņas, vienai tāda, un tad, kad atver vaļā, somiņa atveras, un tur ir tāds dzīvnieciņš iekšā. Un šeit ir vienredzītis, tāds mīlīgs. Nu, nezinu, tāda vienkārši nieks, un kartīte, ko es uzrakstīšu. Jā, ka es par viņām iedomājos. Un vēl kaut ko. Nu, pats viņu aizsūtīju. Es nekad nebiju sūtījusi Omnivā, un vispār nebiju sūtījusi, tikai pastā biju sūtījusi. Jā, tas nav sarežģīti, nu drusciņi jāsako līdzi. Vai man tāda ir atvieglojuma sajūta? Nē, nu vispār ir. Es neesmu pārliecināta, ka viņām patiks. Man liekas, ka tādi nieki, mazi nieki, tas vienmēr ir patīkami. Kopā, vismībā, tas mums nesanāk lēti, ja tā padomā. Cik un tā sanāk 50 eiro. Lai cik neticam, tas nebūtu, ja? Bet viss nav naudā, protams. Nē, drusciņām ir tā kā liekas, gribējās varbūt, lai tas būtu, bet nevar neko nopirkt. Kaut vai tās pašas mantiņas, tās mazās mugursomiņas, ko var pielikt klāt pie somas, tās jau viena maksā 11 eiro. Nu, tātad 2 plus vēl grāmata 17 eiro. Nu, tā tas sanāk un sūtījums. Kartīte. Jā. Nu, kaut kur, nē, 50 nesanāk. Es nezinu, kāpēc Rozes grāmatnīcā samaksāja 46 eiro. Es vēl nopirku bērniem šādas te krāsas. Helovīniem, ar ko sevi apzīmēt. Mazajām vispār ļoti patīk sevi apzīmēt, un es domāju, ka bērniem tajā brīdī ļoti patīk tā krāsošanās un maskēšanās un viss kaut kas tāds. Labi, tagad ātri skrien uz mājām, brauksim pie ārstiem. Šausmīgi patīk, ka es braucu ar riteni, ka izskatās it kā es lidot uz slotas. Nē, nu, es jau cilvēks, kuram ļoti bagāta iztēle. Jā, prāt lidot uz Rimi vai uz kurienu, vienalga uz kādu veikalu. Uz slotas. Un tad
Tad vēl nopirku dzelzs preparātus, paklausieties. Man pagadījās tāds foršs aptiekārs, un es domāju, es pamēģināšu pati padzert tos dzelzs preparātus, jo, jā, man dzelzs īstenībā ir ik pa laikam trūcis, bērnībā bija pat mazatcerība. Tāds dzīvības spēka trūkums, tas ir tāds, ka tu esi iekodies dzīvē, kā tādā sulīgā ābolā. Man tas iztrūkst, bet brīžiem es arī iekožos dzīvē, kā sulīgā ābolā. Tādā kādu sniegbaltītei iedeva ļaunā burve. Un vēl nopirku bērniem zivju eļu. Jā. Un atkal tie ir kaut kādas, nezinu, savi, cik tur sanāca. Vispār aizēju uz veikalu un vajag naudu visu laiku. Bet dzīve ir kaut kas vairāk nekā nauda, to jūs arī zinu. Bet, tas dialogs tāds ir. Man liekas, ka tas ir visiem. Tas jau ir normāli. Mēs gribam, lai mums viss būtu, un par to nekas nebūtu. Jau vilciena stacijā es esmu. Viss notiek šausmīgi ātri. Es ļoti steidzos šodien no viena punkta uz otru, un es vispār domāju, vēl jātiek līdz Rīgai un vispār līdz Rīgas citam galam. Un nekas, un tāpēc es domāju, ka es braukšu ar savu riteni. Nezinu, kā tas būs, bet es sapratu, ka man tā būs vieglāk. Ka man nebūs tik tālu jāiet. Es parasti vienmēr eju, nenopirku puķi. Nopirku visādas bulciņas. Jā, man šobrīd ir vājība, miltu izstrādājumi. Un ziniet, kā ir? Es visu mūžu stumšos savu riteni. Es visu savu mūžu sev esmu pārmetusi. Vienmēr par ko es, ja es ēdu, piemēram. Un es gribu, kā saka, beidzot to beigt darīt. Cik ilgi pietiek vienkārši. Un vēl arī pēc tā, varbūt jūs arī esat, es nezinu, kurā fāzē katrs no jums ir, bet es atceros, ka man arī tā bija viena brīdi, kā ir labie produkti, un netik labie, un ir veselīgie, un ak, Dievs, cik kaitīgie, un vispār ļaunumu raisošie, un nezinu, kas vēl. Bet īstenībā arvien tagad, arvien lielākā vecumā, es saprotu, ka viss ir labs, bet tur ir tā lieta devas, ja? Devas, cik ko mēs lietojam. Un ja mēs arī lietojam to kviešu bulciņu vai kviešu pīrādziņu, tad klāt tur ir jābūt tiem skābētajiem kāpostiem, svaigam gurķim, tomātam, kas visu to mūsu ķermenīti atindēs pēc tam. Tā kā, man vismaz tā liekas, varbūt es aplam spriežu, vispār jā, vienmēr nedrīkst uztvert, ka noteikti tā ir, tā kā es domāju. Pastāv iespēja, ka man varbūt tikai tā liekas. Es visu apšaubu vienmēr sevī, vai, vienalga, ko man arī pasaka, es tā apdomāju. Un es vienmēr draudzenei vedu ziedus. Un es nevarēju paspēt, es nepaspēju uz to bulduļu dārzkopības tehnikumu. Man nesanāca. Un līdz ar to būs bez puķēm. Un man vēl arī ricenis ir, ja, te ir tās slavenās bulciņas un kliņģeris. Es parādīšu, kādi kliņģeri ir nereāli garšīgi. Milzīgi, šitādi. Skatieties, tāds tējas. Gan izmani pārpat pār margu. Šādi te ritīgi, viņi ir kraukšķīgi, tādi. Un tad man vēl ir tādas siera bulkas, un tā kā man draudzene ēd gaļu, tad kaut kas ar gaļu un sausais vīns. Es domāju, ka šādā reizē glāzi vīna noteikti ar tādu pīrāgu kopā būs ļoti labi. Jā, vilciens mani pārtrauca. Es vienkārši iedomājos, ka es viņai vedu visu tādu, ko mēs uzreiz apēdīsim. Tas ir tā kā vīnu mēs drusku izdzersim, bulciņas un kliņģerīšus mēs apēdīsim, un tāpēc trūkst kaut kas, kas ir garam. Kāds zieds vai kas. Es ceru, ka es uz ielas redzēšu kādu tantīti ar puķiem. Rīga vienmēr pārsteidz ar savu skaņu, tempu, visu ko. Nekādas
Tandīts ar puķītēm šeit nav, bet vienkārši ir te skaista floristikas studija. Vai, nu, vaiprāts, tai nevarēja aizbraukt garām, jānopērk kāda roze vai kas. Ir kāds veikaliņš, te ienāc iekšā. Re, floristikas studija. Viss kaut kas ir skaists, un es tiku pie šādas rozes. Ne? Iedomājos vēl to, kāpēc grieztie ziedi, jo ir tik trāpīgs. Vācu kāds literāts, man liekas, to teica, jau mirkli apstājies, tu esi skaists. Nu, ar to domu, kā viss reiz zūd, viss reiz beidzas, un tas grieztais zieds tā kā simbolizē to mirklis. Nu, visam mirklis. Jā, tāda ciemošanās, tas vienkārši ir brīnišķīgi ar to, ka tā ir iespēja atrauties no realitātes, no ikdienas niekiem. Vienkārši, jā, pabūt ciemos, kaut kādā citā atmosfērā, ļoti uzlādējoši un priecīgi. Forši tādi mirkļi. Tagad braukšu uz mājām, uz saviem laukiem. Jā, un prātīgi darīju, ka es izdomāju braukt ar riteni, jo tomēr tas ir daudz jaukāk, ka es varu stumties un pēc tam braukt, un tas ir, nu, daudz ērtāk un daudz ātrāk. Kur ir lāpas pie tās baznīcas? O, cik skaisti. Tu vienmēr ir kaut kas interesants. Man liekas, tā ir Jēkaba baznīca. Cik skaisti, laikam koncerts. Jā, varbūt. Sūdīts mani gaida pie vārtiem, jā? Vai, tu biji aizmigusi, jā? Nu jā, nu re, es esmu mājās. Tūlīt taisīšu vārtus vaļā. Nu viss, tāda bija diena. Gara. O, Rīga ar savu skaņu un intensitāti. Nē, nu, pie viss var pierast, protams, bet miers laikam man patīk un klusums labāk. Tad pēc Rīgas, ka es atbraucu un izkāpu savā pieturā, man liekas, āk, Dievs, cik labi. Jā, mājās pat sienas palīdz. Labi, paldies, ka skatījāties, nu, līdz citai reizei.